Tirdzniecības centra Andrejnams 5. stāvā, telpās, kur savulaik atradās restorāns Maks, šobrīd notiek būvdarbi. Tieši šeit tuvākajā nākotnē tiks izveidotas kopstrādes telpas. Šādu iniciatīvu uzņēmās uzņēmums Theogrowth. Līdz šim bija mēģinājumi no kādas organizācijas, konkrēti vai pašvaldības to darīt, tad šis ir tīri no sabiedrības, komunas iniciatīva, ka mēs paši to sev gribam un līdz ar to sadarbībā ar atbalstu pretīm nākšanu no pašvaldības, tad tas arī veidojās. Jā. Aizsākās tas stāsts, ka mēs sev gribējām biroju, es pats nosēdēju visu Covid laiku mājās. Atsevišķi reizi tikai uz biroju biju, un tagad mēs sākām arī savu jaunu uzņēmumu. Un tad gribējās kaut kur pasēdēt ārpus mājas, un tā vietā, lai uztaisītu sev maziņu biroju, domājam, tā esam lielāku un vairāk cilvēkiem. Līdz ar to tāda vieta, kur var dažādi gan individuāli, gan komandas vienkārši koplietot, kā saka, economy of scale, angliski būtu, kad mēs vienkārši varam vienā virtuvē, nevis katram savu virtuvi, vai katram savus birojus, vienkārši lielāks birojs. Zāle paredzēta 22 darba vietām. Vēl būs aprīkotu virtuve, telpa pasākumiem un konferencēm un arī atpūtas telpa. Projekta autori telpas īrē no uzņēmuma Ventspils nekustamie īpašumi, kas no savas puses remontā un aprīkojumā ieguldīs aptuveni 100 000 eiro. Ieguldītos līdzekļus plānots atgūt 7 gadu laikā. Šāda tipa birojas mums arī nekur citur nav. Uzsvars bija tieši uz ergonomiku arī, lai būtu atbilstoši visām mūsdienu prasībām. Galdi ergonomiski un krēsli, tas arī bija priekšnosacījums tāds, kad ir elektroniska regulējuma galdi. Man pašam ir apnicies sēdēt, es pilnīgi jūtu, ka man vajag pastāvēt pa laikam. Plus arī stāvot arī pilnīgi cita enerģija cilvēkam, jā, runājoties. Tas nav peļņas projekts, tas ir tīri iniciatīva tā, lai non-profit vai, teiksim tā, lai pa nulēm iziet viss tik daudz, kā mums jānosedz ir nomas maksa, izmaksas un komunālie, plus kafiju un kaut kādas tādas lietiņas, un plus, lai mēs varam atlikt kaut kādu rezerves kapitālu kādam pasākumam vai kādam negaidītiem izdevumiem. Telpas tiks sadalītas vairākās zonās. Būs norobežotas darba vietas, kur varēs veikt pārunas, netraucējot citiem, un būs vietas, kur paredzētas īslaicīgai nomai. Telpas būs pieejamas visu diennakti. Tas ir tā kā must have, tā kā vajadzīga lieta, un tas bija tas, kas man traucēja, ka es gāju uz citu kopradzes telpu, ka man 6 bija jāiet projām. Bieži vien tad sāk ieskrieties, ka visi veic darbu, tad netraucē tev, vai neviens var vakarā kārtīgi pastrādāt. Tad mēs taisam tā, lai būtu pieejas, katram savs kods, katram savu pieeja, un var strādāt 24 stundas dienā, ja nepieciešams. Mazums es strādāju ar Ameriku, tad man vispār cits darba laiks, vai ne? Un tad mums ir plāns taisīt šī saistībā biedrību, kas būs kā galvenais administrators, teiksim tā, jo mēs negribam palikt arī tie, kas ir, saucamie, kā ir latviski bottlenecks, kad ja mēs aizējam, tad viss te beidzās apmēram. Ka tā ir biedrība, visi kas sēž šeit, ir īstenībā ir biedri arī biedrībā, un tad tur var arī ievēlēt kādu citu, kurš tām administrācijām lietām darbojās. Tirdzniecības centrā Andrejnams ir plašs uzņēmumu klāsts, sākot no veikaliem līdz kosmosa tehnoloģiju izstrādei. Šobrīd 30% telpu ir brīvas. Centra pārvaldītāji kopstrādes biroja izveidē redz iespēju uzsākt jaunu posmu šīs ēkas attīstībā. Šis stāvs mums ilgstoši ir bijis neapdzīvots. Un tad šeit es redzu to vīziju tādu, ka mēs varētu šo konceptu turpināt. Mums ir vēl telpas, ko mēs varētu arī līdzīgiem birojiem piedāvāt. Šī ideja, šis koncepts iedos jaunu elpu Andrejnamam. Ceram, ka tā ideja patiks. Mums ir vēl telpas, ko mēs varētu piedāvāt un paplašināt. Un līdz ar to tad tā ēka iegūst jau jaunu funkciju, jaunu elpu. Un mēs plānojam, ka arī nākotnē tad mēs varētu uzlabot Andrejnama vizuālo tēlu, stāvvietas, liftus. Mums ir daudz investīcijas, kas šeit ir nepieciešamas. Kopstrādes telpas paredzētas nodot eksploatācijā vasaras vidū.